Aiba, lūdzu. Paldies! Paldies par uzaicināšanu, par iespēju piedalīties šajā diskusijā. Un no manas puses tātad neliels pārskats par to, kādi tad ir galvenie apdraudējumi. Kas ir tas, no kā šodien Latvijā cilvēkiem būtu, no kā būtu varbūt jābaidās, bet patiesībā jau baidīties nav tā labākā stratēģija. Labākā stratēģija ir būt pietiekami gudram un izglītotam, lai varētu aizsargāties. Bet neapšaubāmi viens no bīstamākajiem un nepatīkamākajiem apdraudējumiem ir apdraudējums mūsu naudai. Vai tas ir uzbrukot kaut kādā veidā mūsu internetbankai, vai nozogot datus ar tehnoloģiju risinājumiem, vai mēs paši viņus labprātīgi atdodam, ja esam apmuļķoti, vai tās varbūt tie ir nozagti kredītkaršu dati, bet jebkurā gadījumā, ja tas ir tieši zaudējums mūsu bankas kontā, tad mēs to izjūtam ļoti sāpīgi, un arī cilvēki ir ļoti motivēti doties uz policiju, uz banku, darīt visu iespējamo, lai līdzekļus atgūtu. Šādu gadījumu skaita ziņā nav ļoti liels, bet jebkurš gadījums katram cietušajam ir ļoti sāpīgs. Otra lieta, kas diemžēl ir diezgan izplatīta un kas arī mums var nest tiešus zaudējumus, ir šifrējošie vīrusi. Tātad tas ir samērā jauns veids, kā izspiest naudiņu no lietotājiem. Un ja agrāk to mēģināja darīt iebiedējot, bija tādi policijas vīrusi, atceraties, kur it kā dators apstājās darboties, it kā viņš saka, ka mēs esam kaut ko pārkāpuši un ir jāmaksā soda nauda, bet patiesībā tas ir vīrus, patiesībā nekas nav noticis un cilvēki ļoti ātri saprata, ka tādā situācijā nav jāmaksā. Šifrējošie vīrusi ir liels solis uz priekšu, diemžēl, no noziedznieku puses. Viņi sašifrē mūsu datus, viņi sašifrē mūsu dokumentus, mūsu bildes, citas lietas, kas ir svarīgas un vērtīgas, un pēc tam ir 3 izejas. Vai mums ir rezerves kopija, kuru mēs varam paņemt un sākt dzīvi no jauna, vai mums tur nekā vērtīga nebija un mēs varam aizmirst to, kas ir sašifrēts, vai arī mums ir jāmaksā. Un, diemžēl ir daudz gadījumu, kur cilvēkiem nav pirmās lietas, otrā lieta īsti nav iespējama, atliek tikai maksāt. Tālāk mēs esam daudz dažādās situācijās redzējuši tieši Latvijai veltītas uzbrukuma kampaņas. Mēģinājums izsūtīt vīrusus ar labi latviski uzrakstītām vēstulēm, kuras mēģina apmuļķot vai grāmatvedi, vai juristu, vai organizācijas vadītāju, un mērķis ir parasti atvērt e-pasta pielikumu. E-pasta pielikumā ir vīruss, un ja mūsu dators ir ievainojams pret konkrēto lietu, mūsu dators tiek inficēts, un tālāk jau atkal notiek visbiežāk uzbrukums mūsu internetbankas pieslēgumam vai kaut kādā citā veidā mūsu finansēm. Bet, kas ir svarīgi, kāpēc es to pieminu atsevišķi, ir, ka ir tādas kampaņas, kas nav globālas pasaulē izplatītas, bet tieši Latvijai veidotas. Un ar tām, protams, mēs ļoti aktīvi cīnāmies, lai viņas pēc iespējas ātrāk apstādinātu, lai pēc iespējas mazāk cilvēku viņas saņemtu, un savukārt tie, kas ir saņēmuši, informējam, brīdinam, nekādā gadījumā nevariet vaļā to vai šo lietu. Bet Latvijas iedzīvotāji ir ļoti aktīvi arī globālajā mērogā. Mums ir konti Gmailā, mums ir konti dažādos sociālajos tīklos, mums ir konti dažādos tehnoloģiju tīklos, un tās krāpšanas, tie vīrusi, kas tiek izsūtīti šajos tīklos, arī ļoti sekmīgi nonāk pie Latvijas lietotājiem. Un šajā gadījumā darbojas pretējais process. Bieži vien cilvēkam angļu valoda nav tik laba, kā varētu vēlēties, un viņš to paziņojumu tik rūpīgi neizlasa, kā vajadzētu. Un ieklikšķina, atver, izdara kaut ko, kas vēlāk apdraud vai viņa, piemēram, Gmail kontu vai kaut ko citu, bet jebkurā gadījumā ir kaut kāds zaudējums, kaut kas nelāks var notikt. Tātad globālie procesi, kuru daļa mēs esam, arī mums ir jābūt uzmanīgiem, ko mēs atveram, kur klikšķinām. Uzbrukuma mobilajām ierīcēm, tāda karsta tēma, daudz kur tiek pieminēta, mēs paši arī daudz kur minam, ka tā mums ir viena no mūsu aktualitātēm. Pašlaik Latvijā ļoti mierīgi ir bijuši gadījumi, kur ir mobilās ierīces inficētas, bet tās ir kaut kādas kampaņas vīrusi, kas ir globāli. Tādas kampaņas, kas ir tieši uz Latviju tēmētas, pagaidām mēs neesam redzējuši. Citās valstīs tādas ir, arī mūsu kaimiņu valstīs,
Es vairāk domāju, lielās kaimiņu valstis visticamāk sagaidīsim, bet pagaidām Latvijas lietotāji nav bijuši kā primārā mērķa grupa. Nu, un visbeidzot, arī tādi vīrusi, kas ir jau 10 gadus veci, viņi joprojām turpina dzīvot tīklā. Kā tas ir iespējams? Nu, tas ir mūsu vecie datori, neatjaunotās iekārtas, un tā tālāk ir tāds konfikers, kuram jau drīz tiešām būs 10 gadi. Viņš joprojām ir dzīvs. Tā kā, nu, mums ir iespēja vismaz tās vecās lietas iztīrīt un sakārtot, lai uzlabotu to savu kibervidi un kiberhigēnu. Un varbūt vēl pats pēdējais punkts, ka, protams, ir arī, es šeit varbūt nerunāju vairāk par tādiem nopietniem uzbrukumiem valstiskām sistēmām, nopietniem uzbrukumiem kritiskai infrastruktūrai. Tādu skaits, protams, ir ļoti neliels, bet tad, kad viņi notiek vai notiek mēģinājumi, nu, tad tas ir ļoti augstu prioritāti. Ar darba kārtībā darām visu iespējamo, lai viņus pēc iespējas ātrāk apturētu un varētu izmeklēt. Tā kā notiek, viss mums notiek Latvijā.